konkrēti iesēdošu mantu, man arī iedos mantu. Visam vienkārši. Un līdz ar to bērni ir atvērtāki dalīties, un viņi arī dalīsies it īpaši ar tiem bērniem, ar kuriem viņiem patīk draudzēties. Šajā vecumposmā bērni arī spēj veidot labāk šīs attiecības un miedarbību. Arī iemesls, kāpēc tas ir, tāpēc, ka bērni spēj tiešām labāk regulēt emocijas, un mēs redzēsim, ka jā, bērni laiku pa laikam var sadusmoties, pastrīdēties, un, piemēram, tad, kad arī strādā bērndārzā, tad vairākas reizes dienā bērni ir savā starpā pastrīdējies, bet atkal atgriezās un draudzējās. Bet tas, ko var redzēt šajā vecumposmā, ka bērni, viņi jau gana labi spēja regulēt savas emocijas, un viņi spēja paust emocijas sociāli vēlamā veidā. Un tas nozīmē to, ka, ja viņiem ir emocijas, tad viņi nesitīs citiem, nedarīs citiem pāri, nemetīs neko pa gaisu, varbūt nikni pateiks kādu sliktu vārdu. Tas būtu ok pieņemami, jo valoda šajā vecumposmā ir ļoti būtiska, un bērni arī sāks izmantot vairāk vārdus